Pasaulē milzīgs izaicinājums ir bioloģiskie atlikumi, kas netiek pilnvērtīgi izmantoti. Tie veidojas lauksaimniecības procesos, produktu pārstrādē un cilvēku patēriņa rezultātā. Esiet sveicināti Madodas novada Mārcienā. Šeit jūs atrodaties SIA Bioma un eksperimentālajā insektu audzētavā. Šis ir pilots projekts, kur ietvaros mēs audzējam melnās dzelkšņmušas un attīstam aprites ekonomikas principus tādā veidā, kad izmantojot lauksaimniecības atlikumus, mēs atgūstam būtiskus resursus. Cilvēki iesaisti ir tikai pie insektu pavairošanas, bet viss audzēšanas process notiek automātiskā režīmā. Tehnoloģija ir ļoti moderna, ar automatizētiem algoritmiem, kad cilvēks tikai uzrauga iekārtas un faktiski iesaistās tikai nelielās procesa etapos. Audzējot insektus, mēs atgūstam atlikumos esošos olbaltumus, ko tālāk izmanto vistu, zivju, cūku un mājas mīluļu barībās. Mums ir zemnieku saimniecība, ar kuru sadarbībā mēs izaudzētos insektus izbarojam vistām. Un Latvijas zinātnieki nosaka to ietekmi uz vistu labturību. Akvakultūras jomā nemitīgi tiek meklētas alternatīvas izejvielām zivju barībai un tā skaitā proteīnam. Pamat izejviela proteīnam ir zivju milti. Šajā sakarā insektu milti ir viena no alternatīvām. Procesa gaitā mēs vāksim lauksaimniecības atlikumus no tuvākajām saimniecībām. Praktiski mēs atvedam šos lauksaimniecības atlikumus un sasmalcinām viņus smalkā putrā, un tādējādi mēs varam šo visu pielāgot automātiskiem procesiem. Insektu audzēšana paliek aizvien realistiskāka un īstenojamāka, bet tāpat ir ļoti būtiski iziet visiem soļiem cauri un saprast visas posmas, jo biotehnoloģijas vienmēr ir izaicinājums, jo jāstrādā ar dzīviem organismiem. Būtībā mēs, izmantojot dabas mehānismu, varam apvienot kādu problēmu un kādam radīt paaugstinātas pievienotības vērtības produktu.